Es šodien pārtikas veikalā iztērēju 100 eiro. Paskatos čekā, vienam produktam PVN 12%, citam 21%. Sāku rēķināt. Apjuku. Un tad es aizdomājos, pie kā var vērsties ar jautājumiem par nodokļiem. Mani sauc Vita Sakne, un man profesija ir nodokļu konsultants. Nodoklis tāds maksājums, ko maksā gan cilvēks, gan uzņēmums. To maksā jūsu mammas un tēti. Un tā ir nauda, kas aiziet valsts budžetā, lai maksātu skolotājiem, maksātu ārstiem, un lai galu galā mums būtu sabiedrība, kurā ir policija un dažādi citi pakalpojumi. Kā nodokļu konsultants es konsultēju uzņēmumus un arī cilvēkus par to, kā viņiem nokārtot savas nodokļu saistības pareizi un korekti pret valsti, lai viņi nepalikt parādā un lai viņi būtu samaksājuši tieši tā, kā to prasa likums. Es par nodokļu konsultantu kļuvu faktiski tādas savas intereses dēļ un paļaujoties savai intuitīvai nojautai. Jo tā, kad es sāku mācījos skolā, man ļoti patika vēsture, man ļoti labi padevās sacerējumu rakstīšana, man padevās ļoti labi ģeometrija, kas ir svarīga loģiskai domāšanai un pierādīšanai. Un tie visi priekšmeti kā loģiski mani aizveda līdz juridiskai fakultātei. Mana lielākā izšķiršanās patiesībā, ko darīt, bija pēc juridiskās fakultātes, ja, jo man nevajag nesaistīt tāds īsti prokuratūras vai policijas izmeklētāja darbs, bet man ļoti patika darījumi, uz kuriem pamatojas mūsu ikdiena. Pirkšana, pārdošana, teiksim, noma, dažādi, tas, ko juristi sauc par civiltiesiskiem darījumiem. Un plus man vēl ļoti patīk starptautiskie jautājumi. Ja, ja cilvēks kaut kur brauc, viņš strādā, tur uzreiz ir nodokļu jautājumi, kurā valstī viņš maksās. Ja šeit uz Latviju atbrauc kā cilvēks strādāt, arī jautājums, kurā valstī viņš maksās nodokļus. Nākošais, ja mēs pērkam kaut ko internetu veikalā, jautājums, kur reģistrēts internetu veikals un kur dzīvojam mēs un kur mūsu adrese, teiksim, no kuras mēs pērkam, arī ietekmē to, kādu nodokļu tiks piemērot. Apmācības vide ir ļoti mainījusies un var gūt labumu no abām pusēm, gan no akadēmiskās izglītības, gan no tādas tīri praktiskās izglītības, kur tev apmāca kaut kādā konkrētā profesijā. Ja? Jo arī akadēmiskā vide šobrīd jau vismaz ārzemēs noteikti ļoti pārvērtusies uz tādu situāciju, ka viņi vairs nav tikai education, kā angliski saka, bet ir tas saucamais edutainment, ja? Tātad, ka zināšanas cilvēkam nonāk ar tādu patīkamu vieglumu. Ja? Un tas, man liekas, ir kaut kas tāds, uz ko mēs nevaram pievērt acis šobrīd, ja? Ka tas ir ļoti svarīgi, ka tas nav vairs tikai pienākums, bet ka tev arī jāgūst kaut kāds prieks no tā, ko tu mācies. Ja? Tikai galvenais uz priekšu un galvenais ir mācīties kaut ko, galvenais ir nepamest, jo vidusskola, teiksim, nav tas punkts, uz kuru būtu jāapstājās.